Sveiki, sveiki! Nu ko, kas tad gal galā ir atvasinājums? Kas tas ir pēc definīcijas? Es domāju, ka pirms definīcijas būtu vērts sākt ar motivāciju. Motivācija var būt fiziska, var būt savu grafiku. Es kā cilvēks, kurš mācīju matemātiku un fiziku, daudz vairāk novērtēju fizikālo definīciju. Iedomāsimies tagad tā. Jūs lecat ārā no lidmašīnas, jūs vēl neatverat izpletni, jums ir vērā neņemama gaisa pretestība, un jūs no fizikas esat ievākuši informāciju, ka jūsu nokritušo attālumu apraksta šī funkcija. Y ir 5t kvadrātā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs x sekundi palielināt savu ātrumu tā, ka esat pieveikuši šādu attālumu. Pēc 1 sekundes jūs būsiet pieveikuši 5 metrus, bet pēc 2 jau 20, pēc 3 jau 45 un tā tālāk. Un jūs tagad gribat zināt, precīzi kāds ir ātrums. Protams, ka fizikas formulas jums var palīdzēt, bet kā tās fizikas formulas ir iegūtas? Nu, pieņemsim, ka jums kāds ir uzkarinājis kaklā spidometru krītot, un jūs tagad skatāties. Pieņemsim, ka es gribu to izdarīt laikā t ir 2 sekundes pēc kritiena. Tātad, ja t ir 2 sekundes, tas nozīmē, ka laiks pēc 2 sekundēm ir 5 reiz 2 kvadrātā, 20 metri sekundi, 20 metri. Tātad nevis laiks, bet veiktais attālums. Mēs esam nokrituši 20 metrus pēc 2 sekundēm. Un jūs paskatieties, kad mēs esam nokrituši attālumu. Kad ir pagājis laiks tikai vēl 0,1 sekunde, cik galu galā ir ātrums pie 2,1 sekundes. Ja es paskatītos pēc 2,1 sekundes, šis ātrums ir 5 reiz 2,1 kvadrātā, un es paņemšu kalkulātoru, jo 2,1 kvadrātā, es kaut kā baigi negribu rēķināt, cik tas būs, un vēl pēc tam reizināt ar 5. Kalkulators saka 22,05. Nu re. Tātad mēs esam pieveikuši 2,05 metrus, un vidējais ātrums ir tā, ka mēs dalīsim šo teikto attālumu ar laiku, kas pagāja. Tātad 2,05 metri dalīts ar 0,1 sekundi, sanāk 20,5 metri sekundē. Diezgan labs novērtējums, bet kā būtu, ja mēs paņemtu vēl mazāku attālumu? Ja paietu vēl mazāks laiks, pieņemsim 0,001 sekunde. Kas būs tad, ja mēs novērtēsim, cik liels kritiens ir sanācis pēc 0,01 sekundes? Tātad mums jāpaskatās, cik liels ir attālums veids pēc 0,01 sekundes. Zinātniskajā kalkulātorā tas nozīmē ielikt pāris nulītes vidu. Tūlīt arī būs izcinājums. Risinājums ir šāds. 20,02005. Un, ja es gribu noteikt, cik liels attālums ir veids, protams, nav sevišķi liels 0,02005 metri. Iepriekš arī mums bija metri. Ko tas nozīmē? Ka vidējais ātrums šajā gadījumā ir delta y pret delta t, tātad 0,02005 pret laika pieaugumu 0,001, 20, tā tiešām tur bija 2 nulles, mazliet sajaucu, 3 nulles, vēl labāk, 20,005 metri sekundē. Un atceramies tagad oriģinālu jautājumu. Kāds ir ātrums tajā brīdī, kad mums ir pēc izlaišanas no lidmašīnas pagājušas tikai 2 sekundes?
Un tagad, vai jums ir kāds gudrais minējums? Ja visu laiku samazinu to laika starpību, tas vidējais ātrums arvien vairāk un vairāk tuvojās pie tā 20. Tāpēc es teiktu, ka precīzais ātrums ir 20. Un tas arī ir gal galā tas atrasinājums. Mēs nosakām šo precīzo ātrumu, visu laiku samazinot laika starpību, un nosakot, kāda sanāks šī attiecība. Tas, ko mēs sauc par vidējo ātrumu. Mēs visu laiku samazinām šo laika starpību. Lūk, kas ir funkcijas atvasinājums? Kāpēc ir tāda definīcija? Tas, lūk, ir redzams caur šo piemēru. Bet kā to noteikt? Nu, tad es pāršķiršu nedaudz lapu, pamainīšu krāsu, lai ir nedaudz plašāk. Un pieņemsim, ka mēs aplūkosim šo pašu funkciju. Šoreiz gan es te pārstāvušu par x, jo mēs esam pieraduši pie y un x. Un līdz ar to funkcijas atvasinājums, kuram ir īpašs apzīmējums y', šo ķeksīti izrunā kā prim, viens ķeksītis. To definē kā robežu, kad delta x iet uz 0, attiecībai starp delta y un delta x. Un pieņemsim, ka mums joprojām eksistē 2 sekundes. Lai mēs varētu izplānot, kā mēs varētu precīzi un matemātiski tikt pie šī risinājuma, pieņemsim, ka mums ir šīs funkcijas grafiks, aptuveni, mēs skatāmies kaut kādā punktā x un nosakām tam vērtību. Ja mēs sauksim šo funkciju f no x, tad šeit būs vērtība f no x0, f no x vienkārši. Taču, paējot kādu gabaliņu delta x vēlāk, mēs nonākam pie punkta x plus delta x. Un tam būs savu funkcijas vērtība. Izrādās, ka uzzīmēšu nedaudz augstāk nekā gribētu. Nedaudz pablēdīšos šeit. Tad ir funkcijas vērtība punktā x plus delta x. Un starpības starp šiem ir tas mūsu delta y. Tas ir funkcijas pieaugums. Tāpēc tagad mēģināsim šeit noteikt atvasinājumu. Punktā x ir 2 sekundes, un pēc tam mēs arī pamēģināsim noteikt atvasinājumu kādā punktā, kas ir ļoti vispārīgs. Tātad atvasinājums, robeža, kad delta x iet uz 0, delta y un delta x, un pēc šīs pildes mēs redzam, ka tā vienmēr būs starpība starp funkcijas vērtību. Bieži vien tā var rakstīt arī y, nevis f, x plus delta x mīnus funkcija pie f no x. Delta x. Ko tas nozīmē? Mēs ņemsim robežu no 5 x plus delta x kvadrātā. Tātad x tiek aizstāts ar x plus delta x, un mēs gribam to iekavās. Mīnus 5x kvadrātā. Mēs atņemam oriģinālo funkciju. Mēs izkāpināsim visu, kas tur ir. Pirmajās iekavās. Tātad 5 reizes x kvadrātā plus 2x reiz delta x plus delta x kvadrātā mīnus 5x kvadrātā. Viss tiek dalīts ar delta x. Un atverot iekavas, mēs redzam 5x kvadrātā plus 10x reiz delta x plus delta x kvadrātā. Ja kas, mēs delta x uztveram par vienu simbolu, tāpēc iekavas šeit nav gluži nepieciešams. Mīnus 5x kvadrātā.
Un pagā, ko jūs redzat? 5x kvadrātā un mīnus 5x kvadrātā. Kad mēs atvesinām polinomus, ja, vispārīgi tā var būt jau kāda cita funkcija, bet ja tā ir pakāpes funkcija, tad mums būs kāda daļa, kas noīsinās. Tas ir ļoti labi. Noīsināsim 5x kvadrātā. Un tagad mums ir šī izteiksme, delta x tiecās 0 no 10x reiz delta x plus delta x kvadrātā. Un jūs manīsiet, ka, ja jūs liksiet iekšā delta x šajā izteiksmē, jūs nonāksiet pie nenoteiktības 0 pret 0. Tas tā gan no robežām. Bet labi, ka mēs esam mācījušies, kā tikt galā ar bezgalību ar šo 0 pret 0. Mums vienkārši ir jāsadala reizinātājos. Mums vajag īstenībā tikai vienu reizinātāju. Šo delta x iznesīsim ārā. Mums paliek 10x plus delta x. Un šeit paliek delta x. Un mēs atkal varam kaut ko saīsināt. Viens delta x nost un nost. Un mēs iegūstam robežu gluži vienkārši, ka delta x tiecās 0 no 10x plus delta x. Delta x vietā tagad varam droši ielikt iekšā to 0. Un atvasinājums šai funkcijai ir 10x. Tātad īsumā mēs varam teikt, ka 5x kvadrātā atvasinājums ir 10x. Un, ja x ir 2 sekundes, x ir 2, nevairs sekundes, tad atvasinājums punktā 2, to pierakstīsim šādi, ir 10 reiz 2 ir 20. Un, ja jūs atceraties iepriekšējo piemēru, 20 bija arī mūsu minējums, uz ko tiecās. Mēs to esam tagad pamatojuši. Atvasināšana ir šī darbība, kas to pamato. Lūk, tā mēs iegūstam funkcijas atvasinājumu. Funkcijas atvasinājums, kā rezultāts, ir vēl viena funkcija. Tātad atvasinājums kādai funkcijai iedos jums citu funkciju. Nākamajā video paskatīsimies, kāda sakarība pastāv pakāpes funkcija.